Atzinība viennozīmīgi, bet atzinība ne tikai mums. Īstenībā ļoti liels prieks, kad šīs investīcijas bija vairākas, cik bija 4 vai 5. Tādā ziņā es domāju, ka tas ir norāda uz kaut kādu aktivitāti, kas ir tirgū. Es domāju, tas ir industrija attīstās, varam tikai priecāties par to. Tātad investīcijas nākotnē mēs esam pirmkārt noslēguši savu investīciju periodu šo. Mums tagad jānodarbojas ar šo projektu attīstīšanu, uzraudzību un cerams būs pēc 5 gadiem kādas labas izejas no šiem projektiem. Un savukārt nākamais fonds, mēs ceram, ka viņš arī būs, cerams pusgada laikā, un tādā gadījumā mēs, protams, domāsim par jaunām investīcijām. Es domāju, periods bija ļoti veiksmīgs. Faktiski mēs esam investējuši 3 kompānijās. Kompānijas ļoti interesanti projekti, inovatīvi, dažādas nozares, diversificēts portfelis, tādas tradicionālas nozares, bet arī jaunas, tā kā pieņemsim šī mobilī fintech industrija, kas noteikti ļoti perspektīva. Tā kā noteikti patīkami, kad mēs esam šeit Latvijā kaut kā attīstamies.